prieks jūs šodien šeit redzēt, ar balvu rokās. Un mēs noteikti visi gribētu dzirdēt, kāpēc jūs domājat, kāpēc jums sanāca sasniegt un saņemt šo balvu? Īsā atbilde būtu tāda, ka pēc globālajiem datiem un arī datiem, kas ir mūsu rīcībā, veselība un labjūtība ir tas, tā sakot, trends, vai tas ir tas, kur notiek straujākā izaugsme. Un, kā mēs zinām, Mēness aptieka nodarbojas ar to, ka cenšas darīt visu iespējamo, lai veicinātu cilvēku labjūtību, labu veselību, tā saukto, kā tur bija tas vārds, veselības inteliģence vai kaut kas līdzīgs. Un līdz ar to tas ir pavisam vienkārši. Ja sabiedrība un klienti vēlas, mēs to dodam. Un tādējādi sanāk, ka pieaug zināšanas cilvēku un sabiedrības vidū par veselību, un mēs viņiem dodam to, kas ir vajadzīgs. Kas varbūt ir tāds, ko jūs noteikti gribētu iezīmēt, kāds atgadījums vai notikums 2023. gadā, kas bija tāds, patiesi interesants vai varbūt kaut kas citādāks nekā vienkārši ikdienā? Jā, ļoti labs jautājums. Tik jauki, ka jūs to pajautājāt. Es gribu teikt, ka līdztekus tam, ka sabiedrība vairāk rūpējas par savu labjūtību un veselību, vēl ir arī, varētu tā teikt, tendence par ilgtspēju. Un mums bija ļoti liels pārsteigums, ka viens no mūsu klientiem, pareizāk kliente, ļoti atbildīgi uzrakstīja e-pastu un teica, sakiet lūdzu, kur es varētu nodot izmantoto iepakojumu. Un tas likās, ka tas ir viena no īstām tendencēm, jo ja jau mūsu klienti saka, kur es varu nodot ne tikai neizmantotās medicīnas preces, atlikušos pārtikas piedevus un vitamīnus, bet arī iepakojumu, tas ir kaut kas, par ko ir vērts padomāt.